tiešākā mērā ir saistīti ar Eiropas Savienības un Eirozonas finansiālo stabilitāti un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus to saistot arī ar sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, tātad nodrošinot to, ka ekonomiskās izaugsmes augļus sajūt pēc iespējami vairāk Eiropas Savienības iedzīvotāju, mazinot arī ienākumu nevienlīdzību starp dalību valstīm un arī katrā dalību valstī, tā izskaitā Latvijā. Manuprāt, viens no būtiskiem jautājumiem, lai šos mērķus sasniegtu, ir Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšana. Tas neapšaubām būs būtisks darba virziens šajā amatā. Un, protams, tas prasīs arī sadarbību ar tiem Eiropas komisāriem, kuri būs iekļauti šajā tematiskajā blokā, jo šis jautājumu loks ir ļoti plašs, kā es jau minēju, gan ekonomikas un finanšu jautājumu, konkrēti tātad ekonomiskās un monetārās savienības ir Eirozonas jautājumu, nodokļu, muita, nodarbinātība, sociālajie jautājumi, sociālais dialogs, vairākas citas politikas jomas. Līdz ar to faktiski šis koordinējamo jautājumu loks ir ļoti plašs. Cik komisāri varētu būt iesaistīti tajā jūsu sfērā? Tātad, kā es minēju, šis iesaistīto komisāru loks ir ļoti plašs, turklāt Junkera kunga iecer ir varbūt neveidot to kā preci